Tu prasi, kā man iet, un jau taisni. Tu prasi, kā man iet, un man iet labi, jo mēs braucam savākt interesantu aparātu, kur mēs esam iegādājušies šeit Latvijā. Lai mēs uz turieni tiktu, jo man ir jābrauc ar savu pasas vācu, viņš ir iegādāts apmēram 30 gadus atpakaļ, varbūt 28. Siguldā, es viņu nemainu nost, jo man liekas, ka viņš drīz būs atpakaļ trendā, redz, Edijs. Tūlītās mēs jums parādīsim, uz kurien mēs braucam un ko mēs tur ieraudzīsim, un ar ko mēs aizbrauksim no turienes projām. Tā kā ļoti interesanti, es esmu maksimāli excited un būs forši. Gari nedēļas poguls, rād tukšu macīs, es reizēm atslēdzos un pazūd melnā naktī. Es kā pāraku, kureiz labāk tas vai šitas. Mēs izvēlējāmies šoreiz šito tēmu. Rockstar bitch call me Elvis. M.O.B. she call me selfish. Success got him jealous. Reāli pilnīgi jauna mašīna. Aurora Diamond. Skaisti. Pielaidīsim. 3, 2, 1. Kaut kādu laiciņu šis eksemplārs nebija pielaists, bet te mēs dzirdam, kad motors skan. Šiem aparātam 626 zirgi ir. Viņš ir first editionā, individuāls, redziet, krāsa. Labākais, ko BMW varēja izdomāt, ir šāds Hameleons. Alcantars griezt. Šitas laikam ir vismazākajiem kilometriem no visa tā piedāvājuma, kas bija. Lamborghini, man liekas, bija 80,000 nobraukums. Un G-klasē arī 80,000, tā ka šim ir 13,000 nobraukums tikai. Mēs redzam, kā ir norūsējuši bremžu diski. Te būs interesanti braukt ar viņu. Jāiekustina. Ots stūrs reika. Opā. Šitien būs figūra. Šis autiņš nav kustināts vairāk nekā 2 gadus. Bremžu diski jāmaina būs. Es domāju, abi aķi jāmaina noteikti būs. Stūrs pastiprinātājs ir aizmirsis, kā darboties pēc 2 gadu pauzes, tā teikt. Viņš neļauj apgriezienus, ja mēs iedot. Uzvanīsim meistaram tulītās. Veco zēnu. Čau, čau! I'm going to make a suggestion. Don't come back here. Viņam ir ierobežota jauda, jo pa lielam šeit nosēdies ir viss. Tātad akumulātors pilnīgi tukšs un tā mašīna nav braukta. Vedīsim tātad meistaram, kas uzreiz to autiņu apskatīsies. Tā kā no aparāts baigākais, kaut vai viņš neiet, bet viņš tik un tā ir mēmākais. Domāju, mēģināsim viņu izkustināt. Brauciens būs, es domāju, gan interesants līdz meistaram, jo jauda viņam nav. Un reku geļiks. Geļiks sasmuks, ne? V8. Klau, nu jauda ir ierobežot, bet man tā patīk tā mašīna. Viss tas salikums, krāsas, salons, nu viņi vienkārši ir nereāli. Nu šim ir tāda odziņa. Nu vispār no M8 viņš ir visinteresantākais, man liekas. Nu izstās fantastiski. Ok, es pamēģināšu pabraukt uz priekšu un izdzīsim ārā. Mēs esam izbraukuši beidzot. Vairāk nekā 2 gadu laikā pirmo reizi šis autiņš ir izdzīts ārā no valsts nodrošinājuma aģentūras. Šitā viņam ir reāli otrā dzimšanas diena. Viņš atkal ir kustībā. Šitādā mašīnā nepatīk. Viņš stāv uz vietas, izbrauksim maz gabaliņu, aizvedīsim līdz servisam, lai viņi visu apkopi, sakopi. Samainīsim bremžu disku sēļas, visu. Dabūsim atpakaļ dziesmā šito. Iemācījos visu, Numuru virsū. No galvas. Pienāk pavasars un atkal mācos no jauna. Deja vu, ko sen jau laiks bija pierast. Saka naivie sapņotāji. Mēs atradām auto pie tātad mūsu meistara. Pirsta auto, ka viss kārtībā. Šis džeks savedīs kārtībā mūsu tātad mazulī. Nu nav tik traki, ne? Kaut kāda sīkuma pa lielam tikai ierobežots. Mums ir powers. Kāpēc viņš izmet ārā? Bija maza akumulātori, varētu būt. Skatīsimies. Klau, šito mēs atstājam, nododam Robertam, un tad jau mēs drīz būsim atpakaļ. Ar skaistu ziņu pietuvojos beigām. Ciemos pie krasta pāri tiltam tur uz kreisā. Ekstrēmistu uzvarēja te Gavils un Šamps. Uzvars parkā tagad tramplīna un ramps. Pa to laiku mēs riņķojam uz brīti. Turpinam minēt pilsētas krustvārdu mīkls. Nekas nav mainījies, vēl joprojām Rīgas sniegā. Vecie beidz, jaunie sāk, un tā būs vienmēr.